Turpināsim sarunu šeit studijā par to, kas notiek Krievijā un kā mēs varam raudzīties uz to no šodienas pozīcijām. Studijā ir Stradiņu universitātes asociētais profesors Andris Sprūts. Labvakar, Andri. Labvakar. Redz, Medvedevs tagad ir kļuvis par klibo pīli, kas faktiski tā kā varbūt pat bija gaidāms iekšēji psiholoģiski, bet vai jūs ticat tam oficiālām viedoklim, ko viņš aizvakar vai kad teica intervijā, ka tāpēc, ka viņa reitings ir bijis mazāks uz šo brīdi, kad ir jāsaka, kas būs prezidents, tad viņi tā kā izvēlējušies, ka Putins kandidē? Nē, es domāju, ka skaidrs, ka šeit Medvedevam bija jāatrod kaut kāds zināms pamatojums, kāpēc viņš ir aizgājis, un lai viņš aiziet tomēr ar godu un turpināt otrā cilvēka funkcijas pildīt valstī. Tāpēc šis bija viens no argumentiem, plus bija argumenti arī, ka ļoti līdzīgā situācijā ASV prezidenta ir izvēlās, un Hillary Clinton savā laikā ir piekritus atdot Obamam, it kā, kam ļoti daudzi komentētāji uzreiz teica, ka tas ir pilnībā nevietā izteikts. Tā kā skaidrs, ka no vienas puses to tā varētu vērtēt, bet skaidrs, ka Medvedevam bija jāatrod izskaidrojums, kāpēc. Bet es jums šo jautājumu uzdevu tāpēc, ka man vismaz radās tāds iespējas, un es tā regulāri sakoju Krievu presē līdzi, un kas tur interneta telpā notiek. Man radās iespējas, ka tas tika izlēmts pēdējā brīdī, un ka lielā mērā viņš to spēli gribēja, vai vismaz viņa komandas jau lielā mērā arī nosaka. Pats kolēģis Jansons arī Āris izteicās par to, ka kaut kas ir noticis, un pēdējā brīdī ir uzvarējusi Putina komanda. Es noteikti tam piekritīšu, jo pirmkārtām tas viss atkal izskatās, ka Krievija patiesībā ir prognozējama no vienas puses, prognozējama, ka daudz, kas ir pat labi, daudzas lietas notiek ar spēcoperāciju vai politisko izrāžu palīdzību. Mēs šoreiz arī, to redzējām, lai gan manā uztverē ir tas, ka iespējams bija vēlme atkārtot 2007. Gada scenāriju, ka prezidenta un premjera amata kandidāti būtu paziņot pēc vēlēšanām, nevis pirms vēlēšanām. Tagad 2 mēneši iepriekš nozīmē, ka varbūt šie reitingi, kas ir vienotai Krievijai, situācija, kad reitingi kopumā krīt, arī tā skaitā Putinam Medvedevam, par to, ka sāk rasties jautājumi, kas ir šajā opozīcijā, vai sabiedrība galā ir apmierināta ar šādu te neskaidrību. Iespējams, ka tas arī lika, šo spēcoperāciju veikt ātrāk. Ja runā par Medvedevu un Putinu, tad, kā gan smējās šeit, kā vismaz smējās iepriekš, ka Krievija ir 2 nometnes, Medvedeva nometne un Putina nometne, politiskā nometne. Tikai īsti nav skaidrs, pie kuras nometnes pieder pats Medvedevs. Un šeit varētu arī tam piekrist, kad, man liekas, tā mācība ir tāda, ka Medvedevs varbūt līdz šim brīdim tā arī īsti nav sapratis, bet tas nenoliedz to, ka ir izveidojis zināms ideiskais strāvojums. Ir izveidojusies zināmas interešu grupas, varbūt, kas tomēr asociēja Krievijas nākotni tajās idejās, kas bija saistīts ar Medvedeva izteikumu. Bet sakiet, viņiem tagad decembrī vēlēšanas parlamentā, pēc tam ir prezidenta vēlēšanas martā, pēc būtības, godīgi sakot, skaidrs, vairāk vai mazāk skaidrs, kāds tās būs. Gan viens, gan otrs. Krievijā nav īstas opozīcijas, joprojām nav. Tik lielā valstī un tik politiski dažādā, un tur tik inteliģenti ir kā... ir ne tikai inteliģenti. Opozīcija joprojām nav. Kāpēc? Šobrīd šīs opozīcijas nav, jo Putins ir bijis nenoliedzami veiksmīgs politiķis pēdējos, gandrīz jau 12 gadus, 11 gadus. Nenoliedzami, ka, mēs skatāmies, ko Putins izdarījis, vai viņa laikā kas tika izdarīts, vai viņš izdarīja, vai to noteikti arī lielā mērā strukturālie faktori un globāla attīstība, tas cits jautājums. Bet Krievijas koprodukts ir palielinājies 2 reizes. Krievijas budžets ir palielinājies 10 reizes 10 gadu laikā, kas principā ļāvis Krievijai vai Krievijas valdībai realizēt sociālās palīdzības programmas, ekonomiskās programmas, militārās reformas un tā tālāk. Lielā mērā šis sociālais kontrakts ir balstīts vai bāzēts uz to, kad mēs jums piedāvājam, sociālo ekonomisko labklājību, jūs nejaucaties politikā iekšā. Šobrīd man liekas, ka Putinam būs grūti iekāpt tajā upē otrais. Pat ja Putins ir ar lielu varu un lielu gribas spēku, to upi atgriezt atpakaļ tajā situācijā nebūs vienkārši. Korupcija Krievijā ir pieaugusi. Ir pat tāds salīdzinājums, ka ir tikai viena valsts, kurai pēc IKP uz vienu iedzīvotāju ir līdzīga situācija kā Krievijā, pietiekoši bagāta valsts, bet kuru korupcija ir lielāka, tā ir Ekvatoriālā Gineja, kur arī prezidents šobrīd ir 32 gadus jau. Tad mēs varam zināmas līdzības. Otrs ir ekonomiski, kā iepriekš teicu, tad, kad bija naftas cena $10 par barelu, atbalsts prezidentam Jeļcina laikā vispirms bija 10%. Tad, kad $100 par barelu atbalsts prezidentam 100%. Šobrīd šīs naftas cenas te var rasties zināmi jautājumi. Līdz ar to man liekas, es gribētu tomēr izteikt arī, ka Krievijā gan šajā ekonomiskajā kontekstā, gan arī vienlaicīgi ņemot vērā to politiskās intrigas neklātesamību vairāk,
kas var sākt parādīties opozicionārie spēki, ja vienkārši šobrīd Krievijā paliek garlaicīgi. Jo vismaz iepriekš bija intriga. Kas būs otrajā termiņā, kas nāks pēc Putina, kas nāks pēc Medveģeva. Ne tikai, man liekas, tur jau arī faktiski, es esmu lasījis arī ko Krievu speciālisti, eksperti uzskata, ka var sociālais sprādziens veidoties arī neraugoties uz visiem labajiem, kā jūs sakat, ekonomiski. Viņi var būt tādi pseido labi ekonomiskie rādītāji, bet visbeidzot, īsumā, vai mainīsies kaut kas ģeopolitiski pēc Putina nākšanas, atgriešanās pie varas, nu, teiksim, attiecības ar Latviju kaut vai konkrēti ņemot? Un par pasauli, bet īsi mums vienkārši vairs nav daudz laika. Divas lietas. Viena ir, tas ļoti atkarīgs no Krievijas ekonomikas. Ja Krievijas ekonomika ies uz augšu, tad es domāju, ka Krievijas pozīcija būs pietiekoši pašpārliecināta. Un te var rasties līdzīga situācija, kā bija 6., 7., 8. gadā. Otrs ir nenoliedzam, ka laikam Putins, rietumos daudz domāja Putins, bet cerēja Medveģevs. Šis te ir zudis. Līdz ar to būs vēlēšanas, kurās noteikti būs novērot, negluži varbūt pilnīgi godīgi šīs te vēlēšanas. Nāks Putins. Putins jau vakar ir paziņojis par integrāciju un Eirāzijas Savienību postpadomju telpā. Man šķiet šeit šīs pretrunas arī ņemot vērā tas, kas notiek ārzemēs, to pašu Obamas prezidenta kampaņu, un kur arvien asāk, teiksim, ir jautājumi par Magnitska lietu un par to, kad ir principā jāizliedz tiem cilvēkiem iebraukt. Un šobrīd tas ir arī Lielbritānija pieņems, kad jāizliedz tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti iebraukt šajās valstīs. Es domāju, ka tas viss var daļai arī situāciju eskalēt un padarīt skarbāku, ar skarbākiem izteicieniem. Latvija šajā visā kontekstā, Latvijas-Krievijas attiecības, nenoliedzam no pirmajā vietā. Paldies, saka Andrim Sprūdam, Latvijas Stradiņu universitātes asociētām profesoram.